atkal es Jānītis, tik mīļš kā mēs lācītis, vai esmu jums apnīcis? Nu kā, Sendija, nu kā ir? Vai kaut kas galvā ir iešāvies? Jā, pāris punu ir. Es nedomāju, ka šī ir labākā metoda. Ai, palīgā, es iesprūdu. Es jau zināju, ka tas labi nedosies. Ko jūs te darāt? Cenšamies izpildīt mājas darbu. Vai tad jūs dodas izslaucīt klases grīdu? Ļoti smieklīgi. Labāk būtu palīdzējuši. Ko tad nāk pie prāta? Kā tad iztēlojas mazas būtnes lomā un uzrakstā stāstiņu par pasauli, kādu viņš redz un jūt? Nu gan gudrieši varētu jau izdomāt ko labāku. Piemēram. Man Agnes ieteica aiziet uz bibliotēku, izlasīt igauņu rakstnieka Eno Rauda izdevniecībā Zvaigzne ABC izdotu grāmatu Naksit rallīši. Mēs tikko no turienes. Rādi redzēt. Re, kur tā ir? Skaistas ilustrācijas. Ar cietiem mākiem. Man patīk grāmatas ar cietiem mākiem. Par ko tā ir? Par maziem vīriem, uzroci, puszābaku un ķerpādi un viņu piedzīvojumiem. Puszābaks ir pilsētas vīriņš, ķerpādis ir dabtīri dzējnieks. Tā taču ir pasaka. Es vairs neesmu mazīs bērns, pasakas nelasu. Bet tur var atrast ļoti daudz labu atziņu par dabu un draudzību un citām dzīvesvērtībām. Varētu būt interesanta. Dod man, es pirmā gribu izlasīt. Lasīsim visi kopā. Nāc, Agnese. Tikai nesaki priekšā. Nākat jūs arī, izskatās būs interesanti.